cenšos dzīvot arvien veselīgāk. Un man liekas, ka katru dienu es tuvojos mazliet vairāk tam, ka varētu sākt, ka es dzīvoju veselīgi. Un man no 26 gados baigi jūtās tas, ka es agrāk esmu bijis slinka un esmu sportojusi. Es sāku just, kad neturās vairs spēks, nevar, naglies es čaļiem līdzi nevar turēt, jā, un principā, jā, tagad es šos sāku aktīvāk sportot, un es jūtu, kā man pilnīgi uzlabojas pat sejas āda un garas stāvoklis, un it kā jau nekas nav pamanāms tā, bet cilvēki saka, ka es izskatos arī. 9. mājas kā pavasara mēnesis faktiski uzrunā no daudz dažādiem aspektiem, īpaši no tā, kas notiek dabā. Māja mēnesis ir gaidītākais mēnesis, acīm redzot, pēc garas ziemas. Politiskā dzīvē tas raksturojas ar diviem tādiem monumentāliem vēsturiskiem notikumiem. Otrs tā reakcija vairāk no tāda ierindas pilsoņa vai tāda vidusmēra pilsoņa viedokļa uz šo ir pamatot ar dārza darbiem, ar kaut ko tādu, ar brīvu dienu, kas šobrīd laikam jau vairs nav brīva diena, kā 9. mājas kādreiz zināmās vēsturiskajās finesēs, tā mums arī bija brīva diena. Un es atceros, ka tās bija svinības, teiksim. Manu gadu, teiksim, nodzīvotais skaits atļauj teikt, ka tās kādreiz bija svinības. Svētku dienu. Šobrīd es nesen skatījos tādu kulinārijas šovu, kurā... Nē, izteikti sarkans lūps ir par godu man pašai, jo es jūtos kā sieviete, un man patīk tas, ka modē ir atgriezusies sievišķība, un šodien esmu centusies ieturēt šo stiliņu, un tie ir svārki, un es šobrīd mēģinu izdarīt tā, lai bikšu pārsvars manā garderobē mazinātos, un patiešām man ir izdevies. Tie ir svārki, kleitas, un man šķiet, ka es beidzot sāku dzīvot. Starp citu, tev ir mežģīnes vai arī mežģīna apakšveļa? Apakšveļā, ja tu tiešām to vēlies zināt, es esmu minimālists un piekritēji, tas ir melns, zīts vai atlases, nekas cits, nekāda mežģīņa apakšveļai. Lai tas paliek somiņām, svārtiņiem. Šo es salīmēju starp citu 10 minūtes pirms iziešanas. Kāpēc es nevarētu atsvaidzināt vienu vecu somu, vai ne? Kā pateiks, tas ir ok. Nu kā, man bija pārpalikums no šuvējas auduma. Un vienkārši otru pašu audumu, es ļoti skaisti ar līmu moments. Es domāju, mūsu laikos tas ir milzīgs bonus, ka var izdarīt kaut ko tādu. Toreiz bija Padomju Savienībā vislabākiem. Tas bija Jūrmālas restorāns, kurā bija viens no izcilākiem bārmeņiem, bija Kārlis. Pēc tam šo viņu pārņēma viņu tradīcijas, un viņa audzēknis bija Zigs Ievaņinko, pēc tam Rīgas zemnieku, kur viņš atnāca, pēc tam šie, un es kopā ar Rīgas balzām puikām, pie kuriem mēs vienmēr, jo tur, es uzskatu, vislabāk tiek pasniegt alhos, jo arī alhos jāmāk ir pareizi pasniegt, un viena no labākām kafijām, un arī kokteļus šī viena no vislabākām. Tā kā es saku, tas no nekā nav radies, tas viss tomēr Latvijā, un man patīk, ka mēs tajā laikā bijām savienībā viena no pirmajiem, kas ieviet šo kokteļu kultūru, un skatos, ka tas nav ir gājis, un man prieks. Vienīgi daudz es gribētu tiem jauniem pateikt puikām, no kā tas sācies. Tomēr paņemat Ziga Ievaņinko, ļoti interesanti. Ievaņinko ir savā grāmatā uzrakstījis par šo izcilo bārmeni Kārli, kurš bija viens no pirmajiem, kas taisīšos. Jūs teicāt, ka jūs kokteļus, jeb kokteļi ir domāti dāmām. Kas ir? Nē, zinu, ka man bija gadījums. Jūs gribat palīdzēt, bet nezināt kā, un negribat gaidīt arī līdz Ziemassvētkiem, tad, ziniet, bērnu slimnīcai ir vajadzīga gan jūsu palīdzīga roka, gan arī jūsu labā griba. Lai izlemtu, kā palīdzēt, ielūkojoties mājaslapā lielie.lv, kļūstiet lieli arī jūs.